Labdien, labdien, dārgie draugi! Koksnes gadsimts šoreiz ar, manuprāt, ļoti aktuālu tēmu – lielie plēsēji un mēs. Ar mēs saprotam visu Latvijas sabiedrību, kuri vismaz viena daļa noteikti dzīvo zināmās bažās no zvēriem, kuri ir gan atgriežušies, gan aizvien vairāk parādījušies mūsu mežos, bet visticamāk lielākā daļa, vai absolūti lielākā daļa no jums tos nav redzējuši. Lāci, protams, lūsis un vilks. Un par šiem te dzīvniekiem un to miedarbību ar Latvijas sabiedrību mēs šodien arī parunāsim. Un parunāsim mēs ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieku, meža faunas ekspertu Jānu Ozoliņu un biedrības Zaļās mājas vadītāju Kristapu Cepli, kurš šoreiz gan pārstāvēs medību jautājumu un medniekus. Es sevi pārstāvēšu. Un pārstāvēšu pats sevi kā Latgales reģiona meža un mājas īpašnieku, kuram dzīvnieki ir turpatās pagalma pievārtē. Arī mājā. Nu jā, un šodien mūsu tēma tātad ir par dzīvniekiem, lielajiem plēsējiem, kuri ir atgriežušies lielā skaitā Latvijas mežos. Un tad ātrais jautājums jums abiem diviem, varbūt sāksim ar Jāni. Jāni, tu pats esi lācis redzējis? Lācis redzējis, esmu tikai, teiksim tā, bildēs, fotogrāfijās uzņemtās, bet paša uzstādītā kamerā, slēpņa kamerā, bez tiešas klātbūtnes. Neesmu redzējis, kaut gan pats arī esmu gan Vidzemes reģiona, gan meža, gan lauku mājas iedzīvotājs un iespēju un dzīvoju vienā no lāčainākajiem Latvijas apvidiem. Tas ir Limbažu novada Viļķenes pagastā. Nu labi. Kristap, kā tev ir? Es arī neesmu redzējis. Es esmu redzējis netālu no mājas kaut kāda sanāk 300 metri pēdas, kur pēc tam apstiprinājās, ka bija pirms tam medību kamerās fiksēts, un viņš bija aizgājis vēl citās vietās, bet pašu dzīvnieku man nav gadījies redzēt. Man ir sūtīts no mana Latgales īpašuma ezera, ka lāceni ar lācēni peld pāri, bet tas arī nebija es, un to man vienkārši atsūtīja. Jāsaka, tad es esmu piedzīvojis tuvāku saskarsmi ar lāci. Es tiešām viņu vienreiz esmu redzējis, tas bija pirms vairākiem gadiem, braucu ar laivu pa Gauju. Bija tāds lietains laiks, un Gauja bija pārsteidzoši tukša no laivotājiem. Un krastā krūmos viņš izbāzās ārā uz mirkli, iegāja uzreiz atpakaļ, parūca mazliet. Ātrāk sākāja iet? Godīgi sakot, es tajā brīdī, kā saka, bikstes bija pilnas. Jo tā sajūta, ka tu esi tajā mazajā laiviņā seklā upē, kurā lācim ir līdz krūtīm, un tad viņš var nākt un ķeksēt tevi mierīgi ārā, un tev turpat nekur aizmukt nevar. Jā, tas bija tiešām diezgan tāds emocionāls notikums. Jāni, ko tu varētu atbildēt cilvēkam, kurš šodien droši vien domājot un skatoties uz tirgu pieejamajām gailenēm, saka nē, es pats vairs sēņot neiešu, jo Latvijā ir mežos lāči? Vajag pārdomāt, kā saka, vispirms dzīvi pie sevis. Kas man apdraud, ja es palieku mājās, kas man apdraud, ja es izēju uz ielas, kas man apdraud, ja es iekāpu mašīnā un braucu uz to gaileņu vietu, un tad kas man apdraud, ja es nonāku tai gaileņu vietā. Tad var palasīt statistiku, kādi tad ir dažādi nelaimes gadījumi vai neveiksmi gadījumi, un parēķināt to varbūtību, kur tad man ir vairāk jāuzmanās. Tad kā tu teiktu, vai lācis Latvijā šobrīd ir tāds reāls ikdienas drauds, kur dodoties uz mežu vai pastaigāties vai sēņot vai skriet, ir jāņem vērā un tas risks ir jāanalizē, vai viņš vienkārši ir tāds dzīvnieks, kurš tagad dzīvo diezgan lielā skaitā Latvijas mežos, tā ir jaunā realitāte, bet nē, par to nevajag ļoti satraukties. Vērā jāņem ir, bet drauds es teiktu, ka nē. Bet vērā ņemšana ietver sevī tādu arī apzinātu, iepriekš sagatavotu, gan galvā, mentāli, gan varbūt arī
tīri praktiski, iegādājoties to pipargāzes baloniņu vai kādu citu drošības līdzekli, kas jums palīdzēs justies droši arī mentāli, te mežā tas ir vajadzīgs. Un tā iespēja, ka to lāci redzējis, vienalga paliek niecīga, un drīzāk viņi būs nejauši tajā brīdī, ka jūs tās sēnes nelasat, kaut kur tieši tā kā teicāt, ka braucot pa kādu upi, kaut kur makšķerējot, ilgstoši uz vietas, atrodoties dabā, tie lāču ceļi var krustoties ar to jūsu atrašanās vietu. Bet tā aktīvi sēņojot, es domāju, ka tā varbūtība, te bija nesen viens gadījums ar vienu sēņotāju, kur lācis bija pamatīgi nobiedējis, bet daudz jau mēs tāds nedzirdam, un sēņotāji jau ir pilni meži. Jā, Kristap, kā tev ir? Tavā Latgales īpašumā pats tu neesi ar lāci sastapies, bēdas ir redzētas, video ir skatīti. Tu tur jūties tā kā samērā droši? Es gribu pieminēt, man ir Latgales īpašums, tas arī pats dzīvoju arī laukos, arī ikdienā es dzīvoju Murjāņos, tā kā man arī ir meži un ar tur es to lāci, tās pēdas, to ezerus bija Latgalē, bet pēdas bija ne Latgalē, kuras es redzēju. Un man ir tā, ka man ir tāds rituāls, es nezinu, kas es katru dienu ap 5:30 no rīta eju staigāt ar suni stundu. Un es eju pa mežu katru dienu. Es esmu tad, kad vairāk runā par to, tad es esmu gājis tā. Man ir likties, ka kaut kas brakšķi kaut kur aizmugurē. Bet kaut kā pēdējās mēnešos es neesmu par to domājis. Es kaut kā eju, dzīvoju, es rēķinu, un es neesmu bruņos, es eju vienkārši tāds, kāds es esmu. Es esmu domājis, patiesībā tas, ko tikko minēja arī, ka laikam ir jāiegādājas tas balons speciālais, jo varbūtība, protams, saglabājas, un tā, ka tu ej tāds vienkārši bez nekā. Un noder arī pret svešu suni, ne pret savējo. Man ir kā mans suns, kas man svešu sunis nelaiž klāt. Bet, jebkurā gadījumā kaut kas ir jādara, bet ikdiena man nav mainījusies. Teiksim tā, ikdiena man nav mainījusies. Ok, te ir divas lietas. Pirmkārt, tev bija suns. Tad, Jāni, kāds suns miedarbojas ar lāci? Kas tas ir pa faktoru? Tas ir papildus drošība, viņš ātrāk pamana to zvēru, jeb tieši otrādi, varbūt viņš viņu tā satracina, ka tas lācis tur abus tagad ņem un plosa nost. Droši vien es teiktu, ka tas atkarīgs no suņa audzināšanas. Ja suns ir tāds, kuram tas lācis interesē vairāk par saimnieka, teiksim, komandām, tad droši vien, ka tas ir papildus apdraudējums. Jo tas ir vairāk gan dzirdēts no ārvalstīm, kur arī ir daudz lāču, ka tieši tajās situācijās, kad cilvēks ir bijis ar suni, ka tās risks ir lielāks. Jo pēc tam, kad lācis ir izrēķinājies ar suni, viņš var uzbrukt arī saimniekam, un suns pēdējā tajā, jūtot, ka viņš zaudēs cīņu, var meklēt glābiņu pie saimnieka. Tā kā ar suni bez pavadas lāčainā vietā, jābūt ļoti labi audzinātam sunim, kurš sapratīs vai saimnieka pavēle vai tomēr lāču medības. Ok. Tātad, ja mums ir suņi, skatāmies, lai viņi būtu labi izglītoti lāču jautājumos. Es varu kā suņa īpašnieks pateikt to, ko es esmu piefiksējis, un mans suns nav medības suns, tā, ka viņš neiet medībās. Bet suns ļoti labi patiesībā, ja tu saproti, ko viņš dara, ja tu tā suņa ķermeņa visas uzvedības saproti, tu ļoti labi vari pamanīt dažādus meža dzīvniekus. Un teiksim, ja tu laicīgi redzi, un viņš jau arī atšķirās, vai viņš tur uztraucies, vai viņš ir uzbudinājies, lai kaut ko varbūt ķertu vai skatītos. Ja? Tā kā, ja tu vienkārši ej ar suni, nevis tā kā ar čemodānu, bet ja tu spēja nolasīt tā suņa uzvedību, tu jau jūti, es pats zinu, ka es eju, man viņš, nav pavadā mežā, es redzu, ka viņš tā kā sausās, sēņotājs ir. Ja, tā kā tu jau, tā iešana ar suni ir nepārtraukta suņa pieskatīšana, un tad jau tu redzi, jo tas suns viennozīmīgi ātrāk pa cilvēku pamana. Ja neskaitīgi ir kaut kāds krūmi priekšā, viņš ir zemāks, un viņš neredz kaut kur, ko tu ieraugi, bet citādi viņš smaržas, un tas ir moments, kā tu redzi, kā viņš ir pamanīs kaut ko. Labi, bet ne katram mums ir suns, bet jūs jau pieminējāt to baloniņu.
to piparu gāzes baloniņu. Bet kas tas ir? Es saprotu, ka tas nav parastais baloniņš, ar kādiem mēs varbūt 90. gados staigājām apkārt, kad no divkājainiem plēsējiem bija jāizvairās. Tas ir īpašs speciāli lāčiem paredzēts, vai ne? Tur ir arī drusku tā problēma, jo tā kā viņu tomēr, es nezinu, cik tas ir aktuāli tagad, kad nav vairs 90. gadi, bet joprojām ir daudzas Eiropas valstis, kur arī šos pretlāču baloniņus ir aizliegts tirgot. Un arī Latvija, ja mēs individuāli gribēsim iepirkt, teiksim, no Ziemeļamerikas, kur viņi ir visbrīvāk pieejami, visplašāk, individuāli mums, man liekas, neizdosies viņu nopirkt kaut kādā internetu tirgū. Tā kā, jā, tas ir diezgan universāls, bet pret lāčiem viņš der. Tas vienkāršākais, ko arī mēs, silaus pētnieki, nesājam līdzi, ir tāds tos distances 5 metru baloniņš, kurš droši vien vairāk dod tādu psiholoģisko drošību, jo to lāci pielaist līdz 5 metriem, tas saprotiet paši, vai tad vairs gribēsies meklēt baloniņu. bet ir arī tādi nopietnāki. Bet jebkurā gadījumā viņš ir tai pēdējai kritiskai situācijai, tai vairāk tai psiholoģiskai drošībai, ja tiešām tas uzbrukums notiek, tad tas tiek atzīts kā viss pārliecinošākais aizsardzības līdzeklis, daudz pārliecinošāks par šaujamieroci. Bet tad, ja es esmu, piemēram, sēņotājs un es tā kā regulāri eju mežā, es neesmu mednieks. To baloniņu arī grozā. Jā, bet kur tad man viņu dabūt? Tad viņus var tomēr, tad kā tas sanāk, it kā nevar, it kā var? Jā, var nopirkt medību veikalos. Okay, varbūt medību veikalos. Medību veikalos noteikti ir. Tā kā, tur jau drīkst iet arī nemednieks. Nē, es saprotu. Internetā nevar, cik es saprotu. Es vienreiz mēģināju. Okay, varbūt viņi atšķirās arī pēc tā sastāva, pēc kaut kādām distancēm. To es nezinu. Bet viņš ir tāds liels, es esmu turējis rokā. Tas ir liels, jā. Mums ir tāds kā... es esmu redzējis tādu lielu, kurš, viņam, arī kaut kādā, mēs pat mēģinājām šaut mērķī kaut kādos, man liekas, 6 metros varēja daudz maz trāpīt. Kad tu redzi, jo viņš tā kā nav tāds dūmi, bet tāds šļauks. Jā, tas gan, viņam ir koncentrētā strūkla un, vienalga, tur tas vēja virziens vienalga ir nozīmīgs. Bet tur vēl svarīgi ir tas, ka, grozā, bet tev viņš jātur tā, ka viņš tev ir uzreiz pie rokas, kaut kādā vai, es nezinu, kādā siksniņās, jo tāpēc, ka kamēr tu viņu meklēs, tur, man liekas, nebūs labi vairāk. Tur tas ieteikums ir tāds, ka, es runāju par to vienkāršāko, ko var nesāt grozā līdzi, ka iepriekš vajag izdomāt, jo tur viņam ir tāds drošinātājs, tur ir arī instrukcija, kā ar viņu apieties. To vajag pirms sēņošanas pārdomāt, varbūt dzīvoklī neizmēģināt, bet pārdomāt, kā rīkosies, un tad tā drošība tikai pieaugs, tās drošības sajūta. Jā, bet ja neskaidrs suni, kurš var lāci varbūt mazliet sakaitināt, kādas vēl ir tās situācijas, kurās pieaug bīstamība? Un tas baloniņš varētu būt vajadzīgs. Es nezinu, lāči ar mažuļiem, kaut kādu ļoti tuvu pārsteigtu to lāci nesagatavotu, vai, nezinu, barība, kas ir viņam, viņš varbūt uzskata, ka mēs atņemsim viņam barību, kas ir viņa. Kas ir vēl tie faktori, kurus ir ļoti jāņem vērā, kuros pieaug risks, ka tas lācis var kļūt agresīvs? Mazuļi viennozīmīgi. Bet tur ir, mēs dažkārt uzstājamies ar lekcijām par šādu tēmu. Mums ir tāda sezonas karte vai kalendārs, kā kurā gada periodā lācis izturās, teiksim tā, pret savu mazuļu apdraudējumu. Un visbīstamākais laiks ir kaut kāds aprīlis, maijs, ka tie lācēni vēl ir ļoti ziņkārīgi. Viņi var paši jums tuvoties vai var nebēgt, ka jūs ejat par to mežu no tiem trokšņiem, ko mēs iesakām, tā runāšana, dziedāšana, no tā viņi var nebaidīties, var arī baidīties, bet var nebaidīties, ar to jārēķinās.
un tad viņi ir arī nepaklausīgi. Un tad, protams, ka tā lāča mamma, ja viņa jutīs, ka tie mazuļi ir apdraudēti, viņa var, sākumā viņa baidīs jūs, uzreiz jau tā neķersies pie rīklus, kā saka. Bet tie var būt skrējieni jūsu virzienā, varbūt tie rēcieni, kaut kādas draudu pozas. Bet aprīlis, maijs ir tie bīstamākie mēneši. Tagad jau vasaras vidus, tagad jau tie lācēni jau ir brīdināti no mammas, no kā ir jābaidās. Varbūt zina, kas ir cilvēks, kā ožs cilvēks. Tagad tas risks jau kļūst mazāks un līdz rudenim viņš samazinās, un nākamā gada lācēni, kas jau ir tādi, tādi riktīgi jau puscūša augumā, ja tādi gandrīz vai pieauguši suņa lielumā, tie jau no jums, ja viņi nav pieradināti pie kaut kāda stimulējoša faktora no cilvēka puses, kaut kur saņēmuši kādu barību vai ko, tad viņi no jums baidīsies tāpat kā pieaugušie lāči. Kāpēc lācis Latvijā baidās no cilvēka? Kāds ir viņam iemesls baidīties? Viņš no kaut kāda meža cūkas nebaidās. Tas jau ir diezgan sarežģīts jautājums, ko zinātniekiem nav atbildes, jo mēs esam briesmoņi. No mums baidās visi, no mums baidās pat mazā zīlīte, kuru mēs nemedījam. Jā, normāli savvaļas dzīvnieki baidās no mums, jā. Skaidrs. Izspēlēsim tagad tādu situāciju. Es eju pa meža ceļu, redzu, kad pretī nāk lācis, vai viņš tur kaut kur ir. Kas ir tās pirmās lietas, ko man darīt? Ja mēs redzam, ka lācis nāk pretī pa ceļu, tad apstājamies. Ja lācis neapstājas, tad sākam to rituālu, sākam to runāšanos, radīt iespēju. Vispirms jau būtu labi, ja mēs nebūtu viens uz tā ceļa. Bet var gadīties, ka mēs esam vienatnē. Labākās sēņu vietas neviens nerāda citiem. Bet ja tas ir ceļš, ja tas ir meža ceļš, tad vienkārši sākam, uzsaucam, varbūt piezvanam kādam un tā, paturot to lāci acu tvērumā, lēnām ejam pretējā virzienā, noteikti neskrienam projām. Bet tā kā atmuguriski atkāpjamies, pagriežam muguru? Var skatīt, cik tas lācis tālu, jo parasti jau ir tā, ja tas lācis ir diezgan tālu un viņš samanīs kaut kādā veidā jūs, tad viņš centīsies noskaidrot, kas jūs īsti esat. Viņš piecelsies pakaļkājās, tas nav uzbrukums. Viņš varbūt paskriesies pat uz jūsu pusi, lai saprastu, kas jūs esat. Jo lācim ir ļoti slikta redze, bet tiklīdz viņš atnāks, līdz jūsu pēdām, viņš sapratīs, kas jūs esat. Tas bija tas gadījums ar sēmes sēņotāju tikko, kad lācis atnāca līdz viņa pēdām, līdz viņa nomestajam tur sēņu maisiņam, un tad devās projām. Viņam bija jāsaprot, ar ko viņš ir saticies. Bet tad šī brīdī ir jāiztur milzīgi tāda emocionāla spriedze un vienlaikus jāsaglabā maksimāli miers, jo, ja tu tagad pagriezīsies un sāks bēgt vai skriet panikā prom, tad gan ir slikti. Ja? Tad ir divi varianti. Vai lācis atnāks līdz tām jūsu pēdām un sapratīs, ka tomēr jūs esat tas cilvēks, ar kuru nav jāsasienās, vai kaut kāds uz lācis tas pārāk, jo lācis jau tāds aktīvs mednieks nav, bet nevajag to skriešanu, nevajag, jo ja pēkšņi izrādās, ka jūs esat tā nemanot pagājis garām tiem lācēniem un tagad skrieniet viņiem virsū. Tā kā nevajadzētu panikot mežā. Ko noteikti nedrīkstētu darīt? Kas ir tās lietas, ko tiešām nedarīt, ja ir kaut kur tūmā tas lācis? Iet tuvāk, nofotografēt, mēģināt ar kaut ko pabarot, un censties izlikties niknākam par lāci, kaut kā mēģināt viņu aizbaidīt. Tad viss tie, es esmu liels, es rūcu. Bez vajadzības, to nevajag. Jā. Skaidrs. Un no tādiem tautas ticējumiem vai padomiem, kas ir tas viss muļķīgākais? Tur, tēlot mirušu, kāpt kokā,
Ko kā nav laikam jēgas, vai ne? Nav jēgas, jā. Tēlot mirušu, es nezinu, kad jau pienāks laiks, tad varēs tēlot, bet es domāju, ka tik tālu, kad lācis vēl ir pa lielu gabalu, tad noteikti nevajag tēlot mirušu. Tur tajā Kanādā, Amerikā, Ziemeļos ir kaut kāds, es tagad baidos, ka tur ir if it's black, fight it back, if it's brown, un if it's white, say goodbye. Jā. Baltie mums vēl pagaidām. Mums ir tikai brūnie, jā. Nav atklīduši līdz Latvijai. Bet arī cita pasuga, jo nav tas grizzly, tas ir daudz agresīvāks. Jo viņš ir, ja mēs sakam lācis un mēs, tad tas un mēs grizzly lācim ir daudz īsāks periods, jo kad tur tie indiāņi ieradās Amerikā un kad tur baltie cilvēki ieradās, mēs šeit Eiropā jau desmitiem tūkstošu gadu arī pirms ledā jau dzīvojām kopā ar lāčiem. Tā kā lācis zina, kas ir cilvēks. Amerikā viņš nezina. Es arī varbūt pajautātu par to pasugu, par to, kas tad mums tiek par lāčiem te īsti ir, jo, cik es atceros, pirms, gadiem bija runa par kaut kādiem 4-5, kad ik pa laiku ienāca tie lāči, un tad viņi atkal aizgāja. Tagad mēs runājam, pēdējais skaitlis, kas ir publiski skanējis, ir 195. Varbūt par to skaitu, par to pasugu, no kurienes tam mums viņi ir nākuši. Tad ir versijas par to, ka Baltkrievu lāči pēc robežas aiztaisīšanas ar žogu netiek atpakaļ un tā kā vairāk šeit. Man pašam tīri tas interesētu. Kā ir ar to mūsu, vai arī, mēs zinām, ka ir vismaz viens gadījums par nelegālu novadītu, tas lācis nonāca pie jums kaut kā skatīties, vai ne? Vai, teiksim, jūs veicat kaut kādus DNS testus tiem dažiem nelaimīgajiem, kas šeit ir trāpījuši? Jā, mums ir Eiropas brūnais, parastais lācis, tas pats, kas visās citās Eiropas valstīs. Protams, ka kaut kādi vietējie ģenētiski grupējumi tiek izdalīti un ģenētika ar to strādā, bet tādā ziņā zinātniekiem un molekulārās ģenētikas zinātniekiem, kā saka, ir divas vainas un zinātnē kopumā, ka zinātnē meklē kopīgo un zinātnē meklē atšķirīgo. Un metodes var būt līdzīgas, var būt dažādas, bet jebkurā gadījumā der gan viens, gan otrs, gan saprast, kas ir kopīgs pasugām, teritoriālajiem grupējumiem un tā tālāk, gan arī, teiksim, vienas teritorijas ietvaros mēģināt kaut kādus atšķirīgus, lai saprastu, no kurienes tas lācis ir atnācis. Mūsu lāči tādā filoģenētiskā, zinātnieki saka filoģenētiskā, tas ir senas izcelsmes evolūcijas ceļā. Visdrīzāk visi radušies puslīdz vienlaicīgi. Igauņi tur vienā pētījumā tā kā drusku apgalvo, ka ir bijis tāds kā sauc atkal to pa pudeles kaklu. Viņu lāču populācijai, kas ir uz kādu laiku bijusi diezgan izolēta no austrumu populācijas. Latvijā, protams, ir gan vieni, gan otri. Mums ir gan austrumu kaimiņu lāči, gan Igaunijas lāči, bet tā kā viņiem visiem ir viena pagātne, tad tas nav īpaši būtiski. Bet skaitliski es domāju, ka mums vairāk tomēr ir tie ilgāk pie mums noteikti ir dzīvojuši austrumu lāči, jo tajā Abrenes kādreizējā Latvijas teritorijā, vēlāk tur Viļakas balvu apkārtnē, Lubānas apkārtnē, tur vienmēr bijis pa kaut kādam lācim arī tad, kad viņi kā populācija Latvijā nav pastāvējuši, bet vienmēr kāds lācis kaut kur ir klīdis un bijis. Savukārt pārējā Latvijas daļā lāči lielāko tiesu ienāca no ziemeļpuses, un tur, teiksim, Alojas Taicele, tur jau viņi jau 90. gados bija diezgan parasta parādība, Mazsalaca, tagad viņi pamazām izplatās pa visu Austrumu Latviju un arī jau uz Kurzemi spiežās, bet es domāju, ka tīri tā skaitliski vairāk mums ir palīdzējusi ar lāču atgūšanu Igaunija nekā austrumu kaimiņi.
Jā, nu tas arī Kristaps jau pajautāja. Es arī vēlreiz pārjautāšu, kas ir noticis? Kas ir noticis? Kāpēc tie lāči ir tiešām ienākuši Latvijas teritorijā aizvien vairāk? Viņiem tā kā Igaunija, viņi tur ir pārapdzīvotība Igaunijā, un tāpēc viņi sāk meklēt jaunas teritorijas? Es domāju, ka noteikti, jo Igaunijā lāči atšķirībā no Latvijas ir vairojušies vienmēr. Tāda pilnīga izmedīšana nav notikusi. Tie medību limiti, ko viņi laikam kaut kādos 70. gados, 80. jau uzsāka, vienmēr ir bijuši ļoti pieticīgi. Nu, pat tie 10%, tagad viņiem aizliedz arī tos, ja, bet tie 10% tie jau neaptur lāču populācijas, ne blīvumu, ne izplatības palielināšanos. Un, jā, lāči dzīvo garu mūžu. Cik dzīvo lācis? Jā. Nu, tiek uzskatīts, ka kādus 3 gadu desmitus, varbūt pat viens otrs vairāk. Bet savvaļā parasti drusku mazāk nekā tas maksimums. Tā kā 20-30 gadu pilnīgi noteikti. Bet tajā savā sāk vairoties mātītes, varbūt ātrākais ar kaut kādiem 4-5 gadu vecumā. Viņai ir iespēja sevis atstāt atlikušajos, teiksim, 20 gados. Katru otro gadu kādu vidēji 2 lācēnus, tur var parēķināt, kāds tas pieaugums ir no vienas lāču mammas, kas netiek nomedīta, un lāču mammas nemedī igauņi nekad. Jā, un kāds ir lāča dabīgais ienaidnieks? Kas var notikt ar lāci dzīves ciklā? Otrs lācis. Tikai, ja? Otrs lācis ir ļoti dabīgs ienaidnieks, jo sevišķi tur, kur lāču populācija ir blīva, tad pieaugušie lāču tēviņi diezgan daudz noplēšot, varbūt negluži savus, bet katrā ziņā savas sugas mazuļus. Tas diezgan raksturīgs ir lācim. Sakiet par to skaitu. Ir minēts, tas ir figurēja pie 195. 190. Mēs pagaidām, tagad varbūt ir 5, varbūt jau ir 200. Jā, jautājums ir kādai, vai jūs kā zinātnieki arī, jums ir kaut kāda progresija, kā jūs redzat, šogad ir tik, nākamgad tik, ir kaut kāda tāda izaugsmes progresija? Mēs pagaidām tā drusku baidamies, tā populistiski runājot, paskatieties uz progresa līkni bebriem. Kaut kur noteikti grāmatās var atrast, kāda bija tā pieauguma līkne, teiksim, no 70. līdz 2000. gadam. Es domāju, ka tas pats sagaida, tas pieaugums sagaida. Varbūt viņš drusku, bebrs ražīgāks ir, bet, paņemsim kaut kādus dažus koeficientu zemāk, bet tas pieaugums ir tāds. Jā. Jo tas tajā brīdī, kad populācija sāk vairoties. Jā. Un vēl es pareizi sapratu, jūs teicāt, Igaunijā viņiem arī aizliedz 10% medīt. Šobrīd, jā, viņiem nav risinājumu. Viņiem pagājušajā rudenī apturēja medības, viņi aizsāka, bet nepabeidza. Un tagad var teikt, ka tie pagājušā gada 10% arī nav nomedīti. Redzēs, ko viņš šogad darīja. Ja mēs esam nonākuši patiesībā diezgan tādam sāpīgajam jautājumam par to, ko darīt ar lāču populāciju Latvijā, jo skaidrs, ja jau viņi tā kā bebri ģeometriskā progresijā pieaug, ir skaidrs, ka mēs noteikti sasniegsim kaut kādu kapacitātes limitu, kur tas cilvēks ar lāci sadzīvot kopā vairs nevarēs. Ja rekur Igaunija, kuriem pat ir bijušas šīs tradīcijas medīt, tagad ir izlēmuši to nedarīt. Kas ir tas iemesls, kāpēc Igauņi atkāpās no lāču medībām? Un vai lāču medības un šāda veida populācijas ierobežošana ir normāla prakse, kur varētu, teiksim, Latvijā īstenot, lai viņus samazinātu? Vai paturētu kaut kādā kontrolētā apjomā vismaz? Runājot par igauņiem, viņi tā īsti, protams, mēs jau par saviem vilku tiesvedības jautājumiem arī detaļas neviens mums nestāst. Es esmu vienā tiesas procesā piedalījies, tur drusku padiskutējis, pastāstījis savu viedokli, bet kā tie tiesas procesi virzās, mēs īsti nezinām. Kādi tiesas procesi? Kurā apstrīda limitu. Okay. Jā.
Nu, Igauniem tieši tas pats ar lāčiem. Mēs ar lūšiem tik tālu neaizgājām. Mēs atkāpāmies paši no lūšu medīšanas. Nu, Igauni tā kā īsti negrib tā labprātīgi no lāču medīšanas pagaidām atkāpties, bet scenārijs ir nu, pilnīgi līdzīgs, ka aizsardzības status Eiropas Savienībā neatļauj regulāras, nu, šī gadījumā lāču medības. Nav tā, ka nevienu lāci nedrīkst nogalināt, bet tas ir stingri jāpamato. Igauņu pamatojums bija postījuma vietās, kuru viņi tā kā laikam nevisai arī nu, beigās tā cītīgi ievēroja. Jo te ir tā problēma, ka zinātne nevar pierādīt ne ar vienu sugu, ne ar vilkiem, ne ar lūšiem. Nu, lūšiem tie postījumi ir tādi nosacīti. Nu, teiksim tā, lieliem plēsējiem, ka medības samazinātu postījumu, teiksim, daudzumu vai varbūtību. Pa priekšu ir vajadzīgi, nu, tas, ko mēs saucam tā preventīvā, ja latviski runāt, apsteidzošā aizsardzība, lai nenotiktu postījums. Tas ir mājdzīvnieku, bišu dravu aizsardzība. Kamēr tas nav, nu, teiksim, 99% ieviests, nu, par kaut kādu populācijas regulēšanu, nu, nav tiesiski pamata uzsākt viņu. Bet tas, kas mani šajā visā mulsina, ir tas, ka ir Eiropas komisijas kaut kādi lēmumi, un Eiropas Savienībā ir ļoti daudz valstis, un viena valsts ir kaut kur dienvidos, viena ir kaut kur ziemeļos, vienā dzīvo kaut kas vairākot, un man liekas, ka tas ir bišķiņ bīstams, tas precedents, ka tikai, tu nevari salīdzināt, piemēram, Franciju ar Latviju un tam līdzīgi, faunas ziņā, vai ne, runājot, un tas, man liekas, ir tāds mazliet bīstams precedents, plus vēl, ja mēs runājam par tām drošības kaut kādām lietām, ka mēs parūpējamies, lai mums tur netiek pie bišu dravām vēl kaut kā, tai pašā laikā, tie paši, kas ļoti aktīvi to iestājās, viņi iebilst pret vēja ģeneratoriem, kas maina mūsu to zemes izskatu, ja? Un tas jau arī, teiksim, tās sētas visādas, kas ir jādara, lai mēs ierobežotu to lāci. Man tas mazliet tā kā uzsit asinis, kā jūs pamanījāt. Jā. Par to ierobežošanu vēl ir jautājums, jo mums jau tā populācija vēl nav tik liela. Tur atstāsim to jautājumu risināšanai Igauņiem, jo viņiem atkal nav to problēmu, kas mums, viņiem cilvēki nebaidoties. Tagad gan tur parādījās visādi arī viņiem tie maldu stāsti par to velosipēdistu un tā. Tā kā viņi arī cenšas sabaidīt tagad to sabiedrību, bet īstenībā viņi nebaidās no lāčiem. Bet mums jau šobrīd ir tas galvenais baiļu faktors, laikam, daudz vairāk par zaudējumiem. Jā, bet labi, mēs runājām par to, ka ir jāpierāda postījumi, ka tu esi preventīvi izdarījis visu, lai viņi nenotiktu. Un tiešām mēs jau nerunājam tikai par sēņotājiem. Ir mājas, bišu dravas, mājdzīvnieki galu galā, kurus tas lācis, es saprotu, ka ir bijuši gadījumi, ka viņš apēd. Vēl jau, protams, mums mežos galu galā dzīvo cilvēki, kuri veic mežstrādes darbus. Viņi tur arī savos vagoniņos uzturās, netālu no sava harvestera un forwardera, un vēl motorzāģu brigādes gan jau kādas ir arī Latvijā. Tātad faktiski, ko tad preventīvi izdarīt tādu, lai es savā pagalmā varētu iznākt ārā un nebaidīties, ka man tas lācis turpat blakus kaut kur aiz rožu krūma ir apsēdies? Runājot par mežstrādi, te uzreiz tas, kas gan mēs kaut kā varētu palīdzēt saprast visiem meža nozares praktiskajiem darboņiem, kas strādā ar meža tehniku, ka kombinācijā ar tehniku lācis no jums nebaidīsies. Un nevajag uztvert to par pārdrošību no lāča puses vai kaut kādu uzbrukumu nekādā ziņā. Traktors mežā, zāģis mežā,
tas lācim ir šobrīd tik parasta lieta, ka viņš to galīgi nesaista ar Nu, lūk, cilvēku. vēl jau vairāk. Bet viņš arī neko, es nezinu, ko viņš ar riepu sakodīs, vai viņš neuzbruks tam cilvēkam, bet viņš var ziņkārības pēc vienkārši vai nu paskatīties, vai negriezt, teiksim, atrasties ļoti tuvu. Ar tehniku tas tā ir. Tur var nejauši kāds nestrādnieks aiziet pačurātais harvester riepas. Un tad lācis skatās. Nē, Bet ko darīt? Ko darīt, lai tomēr es negribu, ka tas lācis tagad pie mana harvestera, pie manas bišu dravas? Tur neko nevar darīt. Tad ir vai nu harvesters, vai nu lācis. Jo tur neko nevar darīt. Teiksim, tāda neatļauta rīcība, jo tas arī uz citiem plēsiem attiec. Kādēļ tas tā ir izveidojies? Ka jau daudz senāk nekā pārējie tādi aizsardzības pasākumi ir aizliegts vismaz Eiropā un jau pasaulē medīt no transporta līdzekļiem, no darbojošiem. To jau jebkurā. Jā. Bet labi, medīt nedrīkst, bet pieņemsim... To nebaidās. Nebaidās, bet es biju Roņu salā nesen, un tur ir tāds stāsts, es nezinu, varbūt, ka tas ir turistiem domāts mīts, es nezinu, bet ideja ir sekojoša. Tur arī tos roņus īsti vairs medīt nevar, bet tas fakts, ka viņi ēd tās reņģis ārā no tīkliem, ir saglabājies, un tad viņi pāris reizes gadā brauca laivu iekšā speciāli pie tie tīkliem un šauja ar bisi gaisā. Un roņu populācijā joprojām saglabājas tā ģenētiskā un līdz ar to arī kaut kādas skaņas un visa atmiņa. Roņi ar 20 gadus dzīvo. Jā, ka tas šāviens, ka te joprojām ir bīstami. Tā kā pie tā tīkla labāk nelīst. Varbūt Latvijā mēs varam tomēr, ja es esmu saimnieks savā mājā un man ir bises, viņu pielādē ar kaut kādām tukšām patronām, slācis nākas, izšauja gaisā, vai tas nevarētu radīt vismaz lācim kaut kādas bailes no cilvēka dzīvesvietas tuvuma? Šāviens, teiksim, kas viņam netrāpa, droši vien, kaut gan mums te bija tāds arī drusku komisks gadījums ar vienu draunieku, arī Vidzemes pusē, kurš bija uzstādījis tur tāds pats šāvējs. Tādas, jā. Un tad rezultātā lācim bija vakariņas ar salūtu. Jā. Pirmo reizi viņš varbūt aizbēga, pēc tam viņš, tas tā neaizsargātā drauga bez elektriskā žoga, tas ir tik, vēl viena kļūda, ka mēs visu laiku mēģinām izgudrot kaut kādu velosipēdu. Ko tik es neesmu redzējis, visādus trumuļus, pidžamas, izkārtas, nezinu, sievas brunčus, ko tikai nekar tie bitenieki, bet uzstādīt normālu elektrisku žogu, no kura gan lācis baidās. Jā. Kaut kur ir tā pretestība kaut kā. Bet es varbūt paturpināšu to tavu jautājumu. Jo tas, kas mani uztrauc, labi, es saprotu, tā lāča populācija, viņa aug, bet viņa nav tik milzīga, un mēs viņas tā, viens ir meža tehnika, es saprotu, bet ir, protams, arī laivotāji un turisti, kas staigā par tādu. Bet jautājums ir tāds pilnīgi reāls, manuprāt, tu, teiksim, dzīvo, un Latvijā ir viensētas joprojām vēl pietiekami daudz, un ir mežainās vietās, un tagad, teiksim, tu esi savā viensētā, ja? Tur ir, tev ir ģimene, tev ir kaut kāds bērns, suns, vista vai vēl kaut kas, un tu esi sagadījies tā, ka esi arī mednieks. Un tagad pēkšņi tavā sētā, un mēs zinām, ka gadās tā, ka sētā ir bijuši lāči, ja, kas tur plēš kaut kādu dravu. Un tagad es saku, es tagad izspēlēju, bet pieņemsim tev, tas tuvinieks ir kaut kur tur, tuvāk tai vietai, kur ir tas lācis. Un tas, kas man uztrauc, ka pēc tā, kā skan tas fons, ja es sajūtot, manuprāt, pamatotas bažas par to, ka tas dzīvnieks var nodarīt kaitējumu, es pat nerunāju par mantu šajā gadījumā, bet kaitējumu cilvēkam, ja es nedod Dievs izšaušu un viņu nogalināšu, visticamāk, es saprotu, ka visticamāk man tas beigsies ar kriminālu procesu. Man liekas, ka tā problēma ir tā, ka mēs it kā no vienas puses, tā kā no valsts puses, mēs pasakām, ka mums šie te dzīvnieki ir aizsargājumi, un es varu saprast visu kaut ko, bet no otras puses, tas, kas mums iztrūkst, tos, ko arī jūs teicāt, ka tad darām tā, ka mēs apzināmies, ka mums ir vismaz 200 lāči Latvijā,
mēs mācām tad skolās, mēs mācām visur, mēs taisam, kas ir jādara, jo tur jūs runājat par kalendāru. Es pirmo reizi šodien dzirdēju par to, kad ir vairāk jābaidās, ja? Un es domāju, un es esmu saistīts tomēr vairāk ar mežu nekā liela darba, tad stāstam par to un arī pieņemam to, ka, es gribētu teikt, ka ja man kā cilvēkam pašaizsardzības nolūkos ir tiesības aizstāvēt savu ģimeni un arī savu mantu, tad man liekas, ka nedrīkst būt tā, ka tāds liels plēsējs novad pie tā, ka es aizstāvot kļūstu par apsūdzēto kaut kur. Ja? Un man sajūta tīri tādā psiholoģiskā, ka es domāju, ka vismaz 90%, ka tā arī būs, ka tu būsi nonāvējis aizsargājamo dzīvnieku. Ja tas ir tavā īpašumā lauku sētā, tad es tiešām nezinu, kā tiesa lems. Protams, ka mēs to nezinām. Bet šobrīd ir sots, es saprotu, ka 20,000. Tas ir par nelikumīgu nogalināšanu, pie tam atkarībā no vietas. Es saprotu, ja tas ir īpaši aizsargājumā teritorijā, tad tas sots var būt vēl trīskāršāks. Bet man no tās saziņas, no tā naratīva, kas izskan, man tā sajūta, es godīgi sakot, nejustos, ja tur apdraudētu manu bērnu, sorry, ja man būtu nospļauties uz to sodu. Bet principā es... Jā, bet Kristap, kur tu jau iezīmēji ļoti labu tēmu, un es patiesībā varbūt arī tev gribētu pajautāt šo, kas tu kā aktīvs cilvēks, kas ej mežā, tu kā aktīvs cilvēks, kuram ir 2 īpašumi pie dabas, tu kā galā kā mednieks, kā bērnu tēvs, kā sabiedrības loceklis. Kas tev būtu vajadzīgs, kad tu, es nezinu, no valsts vai no ekspertiem kaut kāda skaidra instrukcija, kaut kāds konkrēts numurs, kur zvanīt tajos brīžos, kad lācis ir. Kas būtu tā? E-pastu, jā, protams. Kas būtu tā pakete, ko tu uzskatītu, ka tad, ja šitas ir nodrošināts, tad ir ok, tad es vismaz skaidri zinu, kā rīkoties, ko darīt, un man ir kaut kādas arī izvēles iespējas kaut kur. Es gribētu skaidri sakārtotu tādu valsts viedokli, jo mums, diemžēl, par ļoti daudzām tādām it kā aizsargājumām lietām ir kaut kā karājās tā gaisā, ka nedrīkst aiztikt, bet kad tas tevi ietekmē kā cilvēku, nav īsti skaidra rīcība. Un es saku, tas pirmais, ko es gribētu, nezinu, kas tas ir, ministrs, policija vai tieslietu ministrs, vai kāds man pasaka, ka man pie noteikti apdraudējuma, un man varbūt nav video kamera pie mājā uzstādīta, un es nevarēšu ar video pierādīt, ka tiešām tur, bet ja man pagalmā notiek šāds vai pat ne tikai pagalmā, visādi var būt, kad tiešām uzbrūk tas dzīvnieks, mēs saprotam, es nerunāju par vienkārši iešanu un medīšanu nelikumīgi vai vēl kaut ko, es runāju par pašaizsardzību, ka man vajag skaidru signālu, ka es drīkstu aizsargāties arī no aizsargājumā dzīvnieka lāča, ja es saprotu, ka ir apdraudējums. Un es domāju, ka ir pietiekami daudz veidi, kā arī to pierādīt un pamatot, jo tās distances, kurā ja tu šausi, tad viņas arī nebūs tālas distances, visticamāk, tas būs apdraudējums, jo tā nav runa, ka es puskilometru tālumā redzu lāci un es jūtos nobijies. Es runāju par tīri tādu tiešām galējo, pašaizsardzības gadījumā ir galējā nepieciešamība, ka tev nav vairs citas iespējas, un galējā aizsardzība var būt arī tāda, ka, kā es teicu, es esmu pie mājas, bērns ir, sētas malā, un tur ir lācis, un tad tajā brīdī distance būs garāk. Bet dodiet man skaidru signālu no valsts, ka, ja kaut kas tāds notiek, mēs zinām, ka mēs sadzīvojam šiem plēsējiem, bet ir situācijas, kurās nākas to darīt, jo nav variantu, un viss tas būtu man tāds ļoti svarīgs. Un otrs ļoti svarīgs man būtu, ka notiek tas darbs ar sabiedrību, un viņš notiek tāds gudrs darbs. Ja mēs lepojamies ar to, ka Latvija, mums ir daudz dzīvnieku, mums ir tādi dzīvnieki, kuri citur Eiropā nav pieejami vai ir ļoti maz pieejami. Tagad mēs arī esam lūšiem uzlikuši liegumu medīt, un mums viņi ir, un mēs par to lepojamies. Mums ir vilki, kur mēs medījam, bet kur mums ir savi ieroči. Bet tad izglītojiet sabiedrību, un nevis vienkārši ar deklaratīviem paziņojumiem vai kaut kādiem tur televīzijā vai internetā, bet tad skolās, ieliekam programmā, vismaz lauku skolās pilnīgi noteikti. Es teiktu, ka tas būtu obligāti. Es teiktu, ka obligāti arī Rīgas skolā. Arī Rīgas skolā, bet tā, ka aizej, un tā, lai ir
tā, ka es gribētu tādu, kā šis cilvēks. Es gribētu tādu, kurš nevis kurš bez emocijām, bet kurš vienkārši pastāsta. Un varbūt pastāsta, kā rīkoties, kas ir jādara. Jo mēs nezinām, tie bērni nezina. Diemžēl pat laukos tagad daudz govi nav redzējuši, kur nu vēl lāc. Ja? Un man liekas, ka tā problēma sākas ar to, ka mēs nezinām, un mēs sākam pārspīlēt par kaut ko, uztraukties, kā rīkoties. Un tad ir tādi, kas nezina, kuriem šķiet, ka viņš neko nevar izdarīt. Ir tādi, kurš atkal pārspīlē par kaut ko. Uztaisiet ar izglītības programmu. Es saprotu, kas prasa naudu, bet, ja valsts ir nolēmusi, ka mums šis dzīvnieks ir jāsaglabā un viņam te jābūt, tad ieguldiet naudu un pastāstiet, kā tad mums ar viņu jāsadzīvo. Jā, Kristap, protams, bet lācis nav vienīgais. Lācis nav vienīgais lielais plēsējs. Mēs esam ļoti daudz laika norunājuši par lāčiem, bet mums vēl ir vilks un mums vēl ir lūsis. Varbūt ļoti īsumā, Jāni, kas notiek ar šo divu dzīvnieku populācijām Latvijā un kāds ir viņu status, cik viņi ir aizsargājami, cik mēs viņus medījam un kas gaida nākotnē, ja teiksim, tās populācijas skaits pieaugs līdzīgi kā lāčiem eksponenciāli? Tur tie pieaugumi varētu būt dažādi, jo vilku un lūšu mums nekad nav bijis tuvu nullei, kā tas ar lāčiem, un tad arī tas pieaugums vienmēr ir mazāks. Tagad jau pēdējais izvērtējums arī gan iepriekšējās medību sezonas, bet man patīk tieši, ka mēs runājam par pieaugumiem, nevis par absolūtiem skaitļiem, jo mežā tā nesaskaitīs uz pirkstiem vai precīzi datorā, cik tie dzīvnieki tur ir, bet vilku pieaugums kopš uzsāka viņu tādu ar likumu ierobežotu medīšanu ir, jau var teikt, 3 reizēm palielinājies salīdzinājumā ar 2000. Gadu pirmajiem gadiem. Par lūšiem ir tā, ka lūši sākumā bija salīdzinoši nedaudz, tad mēs saskaņojām arī to 10% lūšu populācijas medīšanu, un sākumā tie bija laikam kaut kādi 50 lūši. Un tā kaut kā tā auga tā apetīte. Es nezinu, es ar daļēji par to atbildīgs, jo es vienā tajā periodā arī pats strādāju valsts meža dienestā, kas bija atbildīgs par limitu plānošanu. Tā apetīte pārsniedza 150 lūšas jau gadā, un tas stipri pievērsa uzmanību, jo tas tiešām liels skaits. Un tad kā tur bija, kā nebija, bet mēs nonācām līdz tam medību, jāsaka, labprātīgam aizliegumam, jo tur bija aizrādījumi no Eiropas arī komisijas un tiesas puses, bet viņi nebija tādi absolūti strikti, bet mēs atteicāmies, jo nebija jau argumentu no lūšiem postījumu, praktiski nekādu nav, un pārnaģu skaits arī mums it kā šķiet joprojām pa lielu vēl, bet viņš arī auga ļoti daudz, tā kā nav jēgas regulēt lūšus, ja mums gandrīz vai katru dienu notiek uz autoceļiem sadursme ar stirnām. Jau ir bišķi labāk palicis. Jā, viena lieta ir autosadursmes, otra lieta ir mežsaimniecība, kur atjaunot mežu ir kļuvusi aizvien grūtāk un grūtāk. Tā kā faktiski vilks un lūsis patiesībā, ja no šāda skatu punkta skatās, mums tā kā palīdz. Jā, veids to, ko mēs saucam, tagad ir izdomāts tāds labs, tā kā mēs visu gribam tā pragmatiski, tad ir tas ekosistēmas pakalpojums. Jā, viņš mums veic ekosistēmas pakalpojumu. Vienlaicīgi viņš, protams, veic arī ekosistēmas pakalpojumu pēdiņās tiem, kam viņš apēd aitas. Bet tur ir tas pats, nav tās aizsardzības. Jā, un arī tur elektriskais žoks varētu būt labs risinājums. Pilnīgi noteikti. Tā kā faktiski bija lauksaimnieki, tur jau arī ir tātad kaut kāda paritāte. Vilks, protams, ir plēsējs, viņš iespējas aitas. Tas elektriskais žoks laikam jau ir diezgan loģisks. Jā, bet es nezinu, vai tas uzreiz būs tāda panacēja, jo tomēr, tad viņš cik slāņos ir jāliek un cik augsts, jo vilks ir, viņš lec. Nē, tur atkal tas viss ir zināms, tikai neviens to negrib klausīties. Mēs zinātnieki neesam tie, kas varbūt ar to izglītību var visus robus aizpildīt. Svarīgi ir apakšējā līnija, jo pirmais dzīvnieks, ko mēģina plēsējs, izlīst pa apakšu.
Un ja tā apakšējā līnija ir 20-30 centimetri un tur ir uzturēta strāva un izpļauta zāle, kas, protams, nav viegli, ir papildu izmaksas un tā tālāk. Nu, tad tas vilks pamēģinās un viss, viņš augšā nerāpsies. Labi, bet es tad varbūt vēl pajautāšu, no kā jūs kā zinātnieks, es varbūt īsti, bet tomēr vispār, kā mēs iztamies ar plēsējiem uz Eiropas fona pirmkārt? Nu, es runāju tagad varbūt par vilku, nu arī lāci patiesībā, vilku lūci uz Eiropas fona, un otrs ir, nu vai vispār tā dzīvnieku regulācija ir jāveic, jo es saprotu, ka ir cilvēki, kuri uzskata, kuri saka, ka daba visu saregulēs. Es piekrītu, bet es neesmu drošs, ka es šo regulācijas mehānismu gribu izbaudīt uz savas ādas, ja, kā tas notiksies. Jo tomēr es uzskatu, ka mēs arī esam dabas daļa. Mēs esam, nu, tā mēs dzīvojam, mēs kādu apēdam, kāds reizēm apēd arī mūs. Bet mēs tomēr parūpējamies, lai tā vieta, kur mēs atrodamies, lai viņa ir tāda droša par mums, pietiekami droša, un ir kaut kas, kur tu vari savilkt elektriskos ganus. Es pieļauju, ka visur var, tas tomēr būs sarežģīti. Mēs tāpat gribam gan aitas vilnu, gan aitas gaļu, es vismaz labprāt. Un vēl kaut ko, tad ir tā regulācija vai nav? Un gala beigās, jo tie plēsēji, viens ir tas, ka viņi noregulē tur pārnažas, bet gan jau, ka viņi noregulē vēl visu kaut ko. Tā pati lapsa, es domāju, ka tas, ka lapsas ir ļoti daudz un viņas ir visur, gan uz zemes likstojošiem putniem, gan citiem kaut kādiem. Jā, bet lūši un vilki noregulē kaut tās lapsas. Arī tās lapsas. Bet okei, labi, bet sakiet, ir regulācija vajadzīga vai lai daba mūs noregulē? Es domāju, pilnīgi noteikti, bet varbūt neiedomāsimies par daudz, ka mēs tur varam tā ļoti precīzi kaut ko noregulēt. Es domāju, ka vajag normālas, veselīgas medības, kādas tās ir bez piespiedu tādas apziņas, ka kaut kas ir jāpieregulē. Un paralēli šīm medībām vajag tos avārijas brigādi, 1, 2 katrā pašvaldībā, kopēji pa Latviju, par to var diskutēt, bet vajag profesionālu brigādi, kas nesapinoties visos juridiskajos tiesību ierobežojumos, var lemt, ko darīt ar konkrētu individu, vai tas ir lācis, alnis, lūsis, vilks, kurš rada konkrētas problēmas, kas ārpus tā ikdienas režīma. Man liekas, ka ļoti labs, jo tas, ko es gribu, jo man šausmīgi nepatīk, ka medību sauc par kaut kādu regulāciju, jo, ja nemaldos Austrālijā, viņiem tur pat ir ne gluži medības, bet viņiem tur ir... viņiem ir tikai tā regulācija, kas, man liekas, nav īsti tas, es arī medībās un es neeju regulēt. Es eju iegūt gaļu, es iegūtu kaut ko tādu, bet es neesmu ieinteresēts nogalināt visus dzīvniekus pēc iespējas un vēl kaut ko. Bet man tā regulācija, tas uzsit tādu, tev kaut kāds zīmogs, ka tu esi kaut kāds, nezinu, kaut kāds apmaksātā bende, ja? Bet man liekas, tas priekšlikums, ko jūs tikko teicāt par to, ka mēs normāli medījam, ir normāli pamatot limiti un ir tās brigādes, ko darīt, jo viens, ko es varbūt pieskaršos, kas man regulāri kādās sociālos tīklos arī aizskrums, pats esmu saskāries, ka, piemēram, es biju sadursme ar meža dzīvnieku, tur, man liekas, pēdējais bija konkrēti par alni, un tas nabaga dzīvnieks tur 3 stundas klanīja galvu, skaidrs, ka viņš mocās, skaidrs, ka viņš nomirs, skaidrs, ka ir izsaukt kaut kāda policija un vēl kaut kas, un skaidrs, ka neviens, pat ja tas ir cilvēks, kurš zina, kā izbeigt mocības, to nevar izdarīt, jo ja viņš to izdarīs apzināti un ka kāds redzēs, tas nozīmē, ka viņš sev uzdarīs kriminālu procesu uzreiz automātiski. Ja? Un arī ir bijuši tie gadījumi, man pašam kā medniekam ir zvanīts un saka, tur uz ceļa notriekts dzīvnieks, aizēja piebeidz, un es saku, nē, es nebraukšu. Tāpēc, ka, tad tur nav medību termiņš, tad tur nav īsti tā medību teritorija, un es vienkārši pasaku, nē, ziniet, es nebraukšu, un neprasiet man neko tādu. Un man liekas, ka šeit ļoti labi būtu tas, ka, es nezinu, kad vienkārši pazvanīju policijai, nezinu, vai meža dienestā ir kaut kādi konkrētie cilvēki, kas atnāk un izdara to, kas jāizdara. Jā, es piekrītu, un tas varētu būt ļoti labs risinājums, bet vēl viens jautājums ir, mēs jau tuvojamies raidījuma noslēgumam. Jautājums ir par to, vai šie 2 pārējie vilks un lūsis, vai viņi potenciāli vispār var būt bīstami cilvēkam, ja mēs šeit runājam tikai par kaut kādu postījumu novēršanu? Es teiktu, ka nē.
kas attiecās uz mazuļu aizsardzību, tur pilnīgi varat justies droši, jo ne vilks, ne lūsis, vilks pat, ja jūs pie migas pienāksiet, nemēģinās jūs aizskavēt. Varat, nedrīkst, bet varat darīt, ko vēlaties ar tiem mazuļiem, un diemžēl tas arī notiek, ka reizēm tiek tie vilcēni savākti, un tā vilks mazuļus neaizstāv. Pieaudzis vilks, var izrādīt interesi, pa jūsu suni, tur ir tā problēma. Iedzīts stūrī kaut kādā aitu kūts stūrī, vai tā kā bija, es tagad vairs neatceros, Dānijā vai Nīderlandē, bija lielveikalā. Jā. Un tad bija sakosta sieviete. Ja iedzīts, protams, kas bet mežā šie divi absolūti nav bīstami. Laikam bija viens gadījums kaut kad jau stipri sen, ka vienai ogotāji vai sēņotāji lūsēns bija tā kā ieliecis mugurā, bet, protams, pēc tam aizbēdzis, ka sapratis, ko izdarījis, bet, protams, tas arī nebija uzbrukums, tā bija rotaļāšanās. Tātad vilks, lūsis, viss ir kārtībā. Lācis tomēr ir kaut kas bišķi tāds neprognozējamāks, un tur var būt zināma riska pakāpe. Ko tad darīt, ja es esmu konstatējis lāci, ja es esmu redzējis savā īpašumā lāča pēdas, ja es esmu ar viņu saticies, labi, jūs teicāt, tur zvanīt vai nezvanīt draugam droši vien, lai skaļi aprunātos. Bet kam zvanīt? Jā. Kam man pēc tam, kad viss tas nervu stress ir nogājis, kam man izstāstīt par šo notikumu tā, lai tas vismaz piefiksējās kaut kādās, jūsu zinātnieku ailēs, ka tur ir tāds gadījums bijis. Varbūt vietējais medību kolektīvs par to zina. Lai man nav jāzvan tur 7 numuriem pēc kārtas un visiem jāstāsta, bet es painformēju vienā vietā. Kas ir tā viena vieta? Viena vieta, diemžēl, nav šobrīd par lāča novērojumu, tādu vienkārši faktu. Ir tādi 3, oficiālie kanāli. Ne oficiālie, bet vēlamie izmantot. Lietotne mednis, kuru var lietot arī ne tikai mednieki un noziņot tur jebkuru, jo tas ir, tur būs automātiski, tur būs koordināts klāt, tur būs izcelsme ziņas, un tur būs laiks, datums. Fotogrāfija, tur ir pēda. Jā, ir pēda, fotogrāfija. Labi, tas ir forši, bet tas tomēr es gribētu teikt, tomēr bišķi advancētiem cilvēkiem. Es iedomājos savu māmu, kur ir iegājusi mežā lasīt gailenes, un pēc tam pārbijusies, iznākusi, jo redzējis lācis. Nebūs nekāds mednis, sorry. Jā, bet... Kas ir tālāk, nākamais 2 varianti? Ja tā pavisam godīgi, tad tai māmai bez tā pierādījuma mēs arī vairs jau neticam, jo mums ir tik daudz tās maldu ziņas bijušas, ka mēs, mums vajag to pierādījumu, lai zinātnē. Otrs ir Latvijas, šobrīd, man liekas, zem tās pašas dabas aizsardzības pārvaldes, dabas dati ir tāds portāls, kur arī ziņo. Dabas bija ziņa, ka vajag e-pastu sūtīt. Par apdraudējumu ne, bet par ziņu, protams, ka var aizsūtīt. Un trešais ir, mēs saņemam ļoti daudz informācijas personīgi. Mēs esam vesela grupa Silavā, 8 cilvēki, kas nodarbojas ar lāču pētniecību. Un mums zvana, raksta, sūta WhatsApp ziņas, mums ir e-pasta lāču monitorings, Gmail adrese. Tie 3 kanāli. Citus mēs, varbūt vajag, bet vai kaut kā apvienot, bet nav nekā centralizēta. Okay, mēs pie podkāstu apraksta pieliksim kaut kādus telefonu numurus, pieliksim klāt arī e-pastus un mājaslapas. Savā starpā tas nozīmē, ka arī tā apmaiņa nenotiek. Es nezinu, ja kāds ir aizsūtījis e-pastu dapam. Mēs visu saņemam. Jūs saņemat? Okay. Tad tas viss ir labi. Tad pietiek, ka vienā vietā kaut kur noziņot. Mēs saņemam visu. Tad vismaz zinātniskā plāksnē informācija būs. Un mēs verificējam, vai ziņa der, vai neder kā pierādījums. Varbūt pašās beigās. Kā tad galu galā šis lāču un vispār lielo plēsēju monitorings, kas ir tie pamati lielie principi, uz kuriem viņš balstās?
Pēc kā jūs nosakat, apmēram, ir 200 lāči, ir 250 lāči, ir cik vilki, skaidrs, ka katru īpatni uzskaitīt mežā, tas nav iespējams, viņam čips arī nav iešauts pakausī, lai viņam izsekotu visur līdzi. Kā jūs nosakat, ka tas nav viens un tas pats lācis, kas ir tur ļoti liels skrējējs un 5 vietās, kur viņš ir redzēts, ir patiesībā viens dzīvnieks figurējis, nevis 5 atsevišķi? Pa lāčiem arī tādi 3 kanāli, kā mēs iegūstam informāciju. Viens ir pašu ikgadējie maršruti, tas ir īpaši aizsargājumās teritorijas, kas Latvijā ir izdalīts lāča aizsardzībai. Tie ir laikam kaut kādas 6 vai 7, es tagad arī jau no galvas momentā jūku, bet tās ir teritorijas, kurās mēs jau tos no 15. gada noejam noteiktus attālumus, paši skatāmies, mēram pēdas, fotografējam, apstaigājam dzīvnieku barotavas, parasti tur lāči atstāja kaut kādas pazīmes par savu klātbūtni. Otrs veids ir ģenētiskais monitorings, kur mēs izlietojam lāču matu lamats, tas ir blīvi apdzīvotās teritorijās, šobrīd tas ir Viļķenes pagastā. Lāču matu lamats nozīmē smirdeklis, uz kuru lācis nāk. Tagad vasaras vidū nenāk, nāk pavasarī, rudenī un apvilkts ar dzeloņdrāti un kāpjot pāri vai lienot papakšu, izraujas mati un mēs viņus savācam. Tāpat arī mēs postījam vietām ģenētiskos paraugus, kur lācis bijis bišu dravā, izplūcis kaut kur pielipuši pie vaska rāmīšiem vai arī atstājis kādu ekskrementu vai ābeļdārzi, pamest ābeļdārzi. Tas ir ģenētiskais monitorings. Un tur jau pilnīgi noteikti, ka vienu un to pašu lāci var identificēt pēc DNS. Un tie atkārtojumi pagaidām nav daudz no kopumā identificētajiem lāčiem, vienu un tie paši, kas atkārtojas. Mums no tiem 200 ir kaut kādi 11, varbūt 20, kas ir vieni un tie paši. Un pēdējais ir šīs gadījuma, pārbaudāmās gadījuma ziņas. Pārbaudāms nozīmē, ka ir vai nu fotogrāfija, vai pēdas mērījums, autors, datums, vieta, koordināta. Un šos tad atkal caur tiem 3 kanāliem – mednis, dabas dati vai personīgi kontakti. Un tad to visu saliekot kopā pa datumiem, pa individuālajām atšķirības pazīmēm. Pagaidām mēs to darām, kā saka, manuāli, bet droši vien, ka nāksies iesaistīt arī varbūt kādu ārēju intelektu. Jā, dodam to vērtējumu, un tas vērtējums pēdējais mums bija tie 190, gandrīz 200 indivīdi. Ja es, teiksim, mežā uz taksā atrodu lāču kaku, es nezinu, man viņu vajag arī varbūt savā kādā maisiņā vest pie jums, neist kā piemēram. Būsim pateicīgi, jā, jo ar kakām ir tā, ka ar bildi tur ir pa maz ar fotogrāfiju, jo līdzīgi kaka var būt meža cūkai, dažkārt arī vilkam, ja viņa ir ar dzīvnieku barību barojušies, teiksim, bebru. Ja lācis ir apēdis bebru, kas arī tā gadās, to kaku no vilka kakas atšķirt ir pēc fotogrāfijas gandrīz neiespējami. Jā. Tas ir tā kā tādā anekdotē, kā pasargāt sevi no lāča, uzskart kaklā zvaniņu, kā atpazīt, ka kaka ir lāča, viņā būs zvaniņš. Jā. Bet es varbūt vēl tikai pēdējo jautājumu, ļoti labi nos, bet kā ir? Jūs varat pateikt, salīdzināt mūsu un, teiksim, Eiropas Savienību vispār par tiem dzīvniekiem, kas pie mums dzīvo? Kādā mēs esam tādā situācijā? Cik mums ir? Mums ir daudz, maz, relatīvi uz to mūsu teritoriju. Salīdzinām ar ziemeļiem, ar Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, viņiem ir vēl viens lielais plēsējs, viņiem ir tinis. Jā. Salīdzinājumā tur ar Balkānu reģionu, ar Dienvidu Austrumu Eiropu, arī mēs neesam. Teiksim, Turcija arī pretendents uz Eiropas Savienību, viņiem ir tīģeri, viņiem ir leopardi. Līdz ar to mēs esam drusku tādi, kā mēs esam. Mums ir salīdzinoši nesen beidzies ledāju periods,
Fauna pie mums turpina nākt, mums dzeltainais šakālis, ko nepieminējām, arī lielais plēsējs, jā. Viņi ir tagad, jums ir kaut kādas sapratnes? Sapratni nav, bet tur vairāk par dažiem simtiem nav, es domāju. Bet nesen bija pirmais, man liekas, 17. gadā vai kurā? Nē, 14. Jā. Bija pirmais, un ja tagad ir daži simti, Jā. Tā kā mūsu fauna turpina veidoties, mēs paši izmainām ainavu, tagad mežu platība atkal kļūst vairāk, tas tā kā pa labu mežu faunai. Pirmās Latvijas neatkarības periods pa labu bija stepes faunai, tad bija vairāk lauksaimniecības zemju. Mēs esam tādi, kā mēs esam, bet arī kaut kā mākslīgi veidot savu, mednieki bišķi grēkot ar dambriežiem tur savā laikā. Mēs viņus, dārzos ir un izkļūst jau viņi, jā. Tagad mums tā problēma ar sikabriedi, kurš gan tā speciāli nav uz Latviju vests, bet mums ienāk no Lietuvas. Tādas faunas atjaunošanas vai bagātināšanas aktivitātes arī mēs kā zinātnieki ļoti negatīvi vērtējam. Un šitie brieži, viņi tā kā vairojās tā brīvā dabā? Dambriežiem plēsēji ir spēcīgs šķērslis un arī bargas ziemas ar dziļiem sniegiem viņiem noteikti nepatiktu. Bet tā kā ir klimata pārmaiņas, diez vai mums vajag tās dienvidu sugas īpaši te veicināt vēl. Labi, mūsu laiks ir lēnām iztecējis, kā saka, un iztecējis arī, starp citu, ir sens teiciens no vēl tiem laikiem, kad ar smilšpulksteņiem mērīja. Tāpatās arī lāči Latvijā ir bijuši iepriekš, un ir skaidrs, ka viņi ir medīti, un cilvēki viņu gaļu ir ēduši un sadzīvojuši. Pauzes kaut kādas pa vidu populācijas iztrūkumā ir radušās, protams, bet šobrīd atkal daba aizņem to nišu, kas viņai pēc būtības ir paredzēta. Mēs un lielie plēsēji droši vien ir tā kombinācija, ar kuru Latvijā mums ir jādzīvo kopā. Gan cilvēkiem, gan vilkiem, gan lūšiem, gan lāčiem. Un tieši tāpēc aizvien vairāk un vairāk ir nepieciešami izglītojoši un informatīvi pasākumi, kā tad tā sadzīvošana var notikt apusēji pieņemamā veidā. Ja mežā satiec lāci, tad tas īsais rezumē: netuvojies viņam, nefotografē viņu, neaiztiec mazuļus, neskrien prom no lāča, droši vien negriez arī muguru. Tas, man liekas, tā tīri psiholoģiski labāk atkāpies mierīgi skatoties uz viņu. Piezvani kādam, aprunājies, izstāsti, ko tu redzi, lai ir tas skaņas efekts pa vidu. Un beigās noziņo vismaz kaut kur par to, ko tu esi redzējis un ar kādu lokāciju tas ir saistīts. Tā kā, jā, mēs Latvijā esam bagāti ar mežiem, mēs esam bagāti ar dzīvniekiem. Diemžēl mēs kļūstam aizvien nabagāki ar cilvēkiem. Koksnes gadsimts runā arī par šīm tēmām. Tiekamies kādā no nākamajiem raidījumiem. Paldies, ka skatījāties. Paldies jums par viesošanos studijā. Uz redzēšanos!